Čau, mīļie! Es noņemšu brilles, man tā foršāk patīk. Šis būs ļoti tāds īss ieraksts. Es gribu teikt tāds kā atgādinājums. Vakarā notika ļoti skaista tāda enerģijas maiņa, un es savām meitenēm jau šodien grupiņā teicu, ka ļoti ar tādu labbūtību, labvēlību pret sevi šodien, jo enerģija ļoti sievišķīga. Viņa vakar jau vilka tādā dziedinošā kokonā. Un tad, kad notiek šī vairāk tāds izaicinājums, es gribu teikt, sievietēm, ja, kad notiek tādas dienas, kad tu esi savā sievišķībā ļoti daudz, un šajā sievišķībā iemācīties no šodienas laika līnijas būt ir izaicinājums, ja, tām sievietēm, kuras ir pieraduši būt zirgā, kuras ir pieraduši iet, darīt, realizēt. Un vienkārši visu laiku būt kaut kādā kustībā. Jā, arī man tas ir izaicinājums, bet es jau kaut kādu laiku mācos pieņemt šos stāvokļus. Tā ir tāda, kā būt savā šajā iekšējā stāvoklī, kā pieņemt šīs dienas, kuras no rīta pieceļoties tu nolasi kā ļoti maigas, ļoti sirdsiltas. Tās, kad šī enerģija ir tāda kā tava patiesā tāda sievišķības būtībā, ja? Un tad es viņām arī rakstīju un arī sev teicu, cik ļoti svarīgi ir būt savā šajā iekšējā tādā labūtībā, tajos brīžos, kad notiek šīs dienas, jo tāpēc, kad šis ir tikai tāds mās atgādinājums, pieskāriens sievietēm, varbūt, kuras nenolasa šo enerģiju un iespējams kaut kādā brīdī sev pārmet, vai neizprot un grib pārlikt iespējams kaut kādu atbildību uz to, kas notiek, kad nav varbūt tik ierasti. Bet šeit ir dievišķie pieskārieni, kas notiek, viņi ir svēti. Viņi liek atgriezties iekšā šajā tavā sievietes dabā un ieraudzīt to, ka ne katru dienu tev ir jābūt šajā zirgā, bet tur ir tāds apakšā. Kāpēc tas tā notiek? No vienas puses tas ir kā izaicinājums, un no otras puses ir tur ļoti daudz pozitīva ir. Tu radi sevi vidi attiecībā pret sevi, izejot no savām emocijām. Ja? Sievišķīgā daļa, sieviete, tās ir emocijas, ka tu esi ļoti lielā pieņemšanā pret sevi. Tur ir pozitīvisms, tur ir prieks, tur ir ļoti liela pateicība, tur ir miers, tur ir tīrs skaidrs prāts, tur ir apzinātība, tur ir vēlme vienkārši pieņemt šo brīdi, kas notiek. Tā ir tīra brīva, tāda kā platforma izzināšanai. Ja? Kas vēl var notikt, kas ir otra puse šajās dienās, tad, kad sieviete nespēja nolasīt šo tīro enerģiju, ja? Viņa var krist iekšā kaut kādā destruktīvā, kur ļoti ceļas augšā kaut kādas bailes. Un es gribu teikt, arī man nāk, kad vīriešiem, kuri ir kontaktā ar savu iekšējo sievieti, ļoti labi, viņiem var būt šī sajūta, kad viņi krīt iekšā, un arī tātad sievietes krīt iekšā kaut kādās vēl iespējams bailēs, iespējams šajās mentāla programmās, kas šodien jau tiek diezgan daudz pārprogrammētas, kad rodās un tā kā ceļas augšā vēl kaut kas šajos brīžos, ka notiek tāda tīras laika līnijas, tāda sievišķīga ievainojamība, lai tu pacelt augšā vēl kaut ko, kur ir vajadzīgs atbildes. Tas ir bailes, tās ir dusmas, tā ir nepieņemšana, iespējams tas ir kaut kāds aizvainojums, tas ir kaut kāda atbildības pārlikšana, bēgšana, kaut kas šāds arī kā otra puse var notikt. Tajās dienās, kad enerģija ir ļoti, ļoti sievišķīgā. Ja?
saka, un no vakardienas un šodien varbūt asaras. Absolūti pieņemoši pret to, ko es vēl gribu teikt. Tad, kad notiek šīs puses pacelšana augšā, kur vēl kaut kas ir jāierauga, ja? Nevajag sevi ārdīt, nevajag sevi plosīt, nevajag pilnīgi neko darīt pret šo. Šīten enerģija, ja viņa tiek pacelta augšā, viņai ir jāiet iekšā ar jautājumu, ko viņa man grib pateikt. Jo tāpēc, ka tas notiek ar tevi. Tas nenotiek ar kaimiņu, tas nenotiek ar cilvēku līdzās blakus, tas notiek ar iemeslu. Bet tās nav slikti, man saka. Neviena šīten destruktīvā kaut kāda veida, kā cilvēku to pienes sabiedrībā, kādam tā kā tev ir jābūt, ja, un kas nav forši, ja tu kaut kāds esi. Tad, kad notiek šie brīži, kad ļoti daudz kas izskaidrojās, tad, kad notiek transformācijas, tad, kad notiek kaut kāda veida, kad sāpes iespējams, kaut kādas tiek paceltas gaisā, kas liekas, ka iespējams kaut kādos brīžos jau ir izstrādātas, pieņemtas, atlaistas, dziedinātas. Tas nozīmē to, ka šie brīži, ja patiesībā viņi ir jāizsēro. Ja tas notiek ar tevi, tas nozīmē to, ka šajā brīdī, šodien, te un tagad, tās tev caur sevi ir jāizdzīvo. Kas balansē šo enerģiju starp konstruktīvu, tas, ka tu esi zirgā un tas, ka tu esi ļoti lielā pieņemšanā, pateicībā un priekā, pretēji tam, kas notiek tad, kad cilvēks nolaš šo sievišķīgo enerģiju un tiek ļoti turēts uz tādas ievainojamas laika līnijas savā iekšējā sievišķībā. Sievietei iespējams to ir vieglāk caur nest, izdzīvot, izlaist šo enerģiju cauri, ja, kad šis maigums ļoti daudz iet, bet varbūt tas var būt izaicinājums tieši vīriešiem, kuriem nav kontakts ar šo iekšējo savu sievieti vai kaut kāda vēl ir daļa bijusi iespējams ilgā laika posmā, kas ir vairāk likusi akcentu uz ārpusi, ja, lai noturētu kaut kādu veidu savu tēlu un krīst iekšā šajā patiesajā sievišķības daļā, tas ir izaicinājums. Ja. Tas nav slikti. Balansēt šo var un arī vajag. Ja. Mēs pieslēdzam brīvu elpošanu. Mēs klausamies mūziku, mēs varam klausīties mantras, man saka, mēs varam klausīties to, kas mums atsaucās tajā brīdī, sev nepārmetot. Mēs varam klausīties kaut ko, kas izlīdzina enerģiju, kas dod atbildes, kas ļauj dziedināties. Ja? Mēs brīvi runājam, un patiesībā ir tā, ka šajos brīžos, tad, kad notiek šī laika līnija, ir ļoti atklāti ar sevi jārunā. Ir jārunā un vēlreiz jārunā. Tāpēc mums ir mēle, tāpēc mums ir atvērts sirds centrs. Tieši tā, paldies. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, mēs varam to vaļā. Mēs runājam, mēs dalamies, mēs rakstam, ja? Mēs izsakam. Ja tev patīk dziedāt, man saka, ja tev patīk spēlēt kaut kādu mūzikas instrumentu, ja tev patīk radīt, tu vari iet tajā savā radošumā iekšā, lai balansētu sevi šo enerģiju, lai pierakstu pie šīs laika līnijas, kas turpmāk uz priekšu viņi vienkārši notiek, lai atgrieztu katru cilvēku savā iekšējā labvēlībā un labbūtībā pret sevi. Tur tiek arī pieslēgts apzināti ķermenis. Ja? Tur ir daba, tur ir zeme, tur ir ūdens, tur ir pastaigus, tur ir svaigs gaiss, tur ir koki, tur ir konstruktīva attieksme pret sevi, tur ir iespējams sports, disciplīna, tur ir tīrs svaigs ēdiens mājās gatavots, tur ir tīrs ūdens. Tu sevi cieni un tu mīli sevi, it sevišķi šajās dienās, kad kaut kas vēl ir jādziedina, ceļas augšā ar vienu vienīgu mērķi, lai tu to izreaģē caur sevi, lai tu to izrunā, lai tu to pieņem sevi, lai tu izstaigā, lai tu izraksti, lai tu izraudi, lai tu nonāc pie šī tāda punkta, kad vienkārši, man saka, kaut kādā klusumā, kad tu sēdi,
iespējams dabā, iespējams tur, kur ir kaut kāda, katram ļoti individuāli, kāda spēka vieta cilvēkam, ja, kur viņš ļoti jūt sevi. Kad vienkārši skaties uz visu un tu apzinies un ieraugi sevī, vairāk tas ir tā kā ar acīm ciet, to, ko es esmu pieredzējis un pieredzu, cik ļoti, tad, kad to visu noņem visu nost, cik ļoti gudrs šis ten novērotājs caur tevi šo visu procesu novēro. Tad, kad nonāk pie šī punkta, tad, kad nonāk pie punkta, kad iestājas ļoti dziļa, liela pateicība par to, ka tu kā cilvēks spēj šo izjust, ka tu kā cilvēks spēj nolasīt šīs enerģijas, ka tu viņas spēj caur sevi pieredzēt. Tā ir dāvana pieredzēt visu šo, un nav ne tikai laba vai tikai slikta, ir tas viss ļoti, ļoti vajadzīgs, lai tu nonāktu savā iekšējā, patiesajā būtībā, savā mierā. Ir šādas dienas, ir šādas laika līnijas, kurās šīs dvēseles, kas nolasa šo enerģiju, pieskarās. Iespējams, ka nav enerģijas šajā dienā, iespējams, ka ļoti vairāk laiku gribas veltīt sev. Es sev lutināju šodien biju uz filmu par Maiklu Džeksonu, un cik ļoti tas atsaucās par to, kāda ir šī iekšējā sajūta, kad tu skaties, kad cik viss notiek ātri, ikdienā, un cik ļoti pievelkās ārpusē šie ārējie faktori, kas ļoti iedvesmo un motivē. Ja jūs vēl neesat noskatījušies, filma ir ļoti, ļoti sirdsilta, ļoti iedvesmojoša, mīlestības pilna. Protams, ka katrs tajā redzēs ļoti lielu daļu sevis, bet tik, cik mani ved un ārpusē parāda to, kas iekšā notiek, tā ir neizsakāma pateicība, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga visiem šiem procesiem, kad es spēju to nolasīt. Un kad katrs to spēja nolasīt, bet tāpat tās palikt savā centrā, novērojot to visu ļoti gudri, pieredzot, izdzīvojot, piedodot, atlaižot, runājot, izsakoties, tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Būs dienas, kad atkal būs zirgā, būs dienas, kad atkal gribēsies iedvesmot un motivēt un dalīties, un ja tā enerģija arī šodien notiek, to vajag noteikti likt lietā, kā klāt ejot, kā esot klātesošs cilvēks, kā dalīties ar vārdu, kā iedvesmot, kā pienest, kā kalpot, kā motivēt, kā dalīties, kā ļoti turēt tīru šo enerģijas lauku šajās dienās, ja? Teikt nē tiem cilvēkiem, kuri tavās iekšējās sajūtās nav savējie, ja? Cik ļoti tas ir atkarīgs no tā, cik tu to sev ļauj. Ja? Tāpēc tas viss ir patiešām ļoti, ļoti vērtīgi to pieredzēt, to nolasīt un dalīties tajā. Rokas, man vēl saka, lai es pieminu rokas, kā ar sirds centra turpinājums. Vienkārši šajās dienās jūs varat apķert sevi, jūs varat samīļot sevi, jūs varat dot sev, jūs varat meditācijās iet un meditatīvā stāvoklī ielikt sev dziedinošos kokonos, lai pielēj jūs pilnu ar gaismu, lai pielēj jūs pilnu ar skaidrību, ar tīrību, ar dabīgo jūsu enerģiju, kas visu izskaidro. Paldies, mīļie! Tāds sirdsilts, paties vēstījums. Vienkārši man arī jautāja šodien, kas notiek, un tāpēc es domāju, ka es iziešu tādā mazā īsā video vēstījumā, vienkārši lai to pateiktu un nodotu, kas šodien notiek enerģijas laukā. Notiek ļoti skaists, liels, apņēmošs,
Maigums. Vismīļie. Paldies. Paldies, paldies, paldies.